Laipni lūgti Sempornā. Pēc daudzu domām šo apkārtni varētu dēvēt par Maldīvu salām Malaizijā. Vai tas tiešām tā ir? To noskaidrošu, jo turpmākās 5 dienas te pavadīšu un jau rīt došos ar laivu uz kādu no tām salām, ja nemaldos. Skatīties, kas atrodas Sempornas ielās. Cik man zināms, vietējie šo pilsētu dēvē par vienu no neglītākajām visā Malaizijā. Bet es neesmu šeit, lai skatītos šo pilsētu. Kādēļ es esmu te, to redzēsiet mazliet vēlāk. Bet tikmēr aplūkosim, kas labs šeit atrodas. Redzu jau pirmo mošeju. Cik redzu, visur ir ļoti daudz mazas bodītes. Visur kaut ko pārdod. Daudz paši vietējie sēž pa malām. Negaidīju, ka te būs tāda satiksme, tik daudz mašīnas. Kaut kāds tirgus. Tā gan ir viena neglīta ēka. Šausmas. Tad, kamēr mēs ejam līdz tai, tikmēr paskatīsimies, kas te labs pārdodās. Jā. Īsti nav skaidrs, vai tā ir pamesta, jo logi ir nedaudz sadauzīti. Daudz apavi. Laikam kaut kāda aptieka. Tablets pārdeva. Interesanti, ka tā uz ielas medikamentus pārdeva.
Un te vienkārši uz ietves pārdod. Tomātus un salātus. Bumbieri, nē, kas tie tādi vispār. Arī svari ir par brīnumu uzlikti. Patreiz šķiet tāda haosīga. Reku griež durianu. Cik milzīgs tas durians ir vispār. Dažādi augļīši, parfimērija. Šāda tipa pankūku es pirmo reizi ēdīšu. Man bail, ka es viņu lauzīšu un tad viņi man uzskatīs visu. Ļoti kraukšķīga. Garšīga. Pankūka bija ļoti garšīga, kraukšķīga, apliet ar iebiezināto pienu. Nedaudz salda. Nobaudīšu dzērienu. Es izvēlēju šādu. Paprovēšu savu dzērienu. Mango ar dragonfruitu. Izskatās interesanti, bet kā garšos? Salds. Jūtu pārsvarā mango, bet man mango garšo. Sempornā es ierados pēcpusdienā, bet visas laivu tūres sākās no rītiem. Man nekas neatliek kā šodien paklaiņot pa ielām, un tagad es atbraucu nedaudz ārpus pilsētas, uzkāpšu vienā skatu punktā, varbūt pavērsies labs skats no augšas. Kāds milzīgas kliņtis. Te tādas es negaidīju redzēt. Vienkārši apgāja ap riņķi. Vēl tāda laipa tur būs. Laikam
kad sasniegšu finišu, tad īstā skatu platforma būs saulē. Tā izskatās. Nē, jumtiņš ir tomēr. Un beidzot es sasniedzu viesotni platformas. Šķiet, pēc tādas kāpšanas es mazliet te pasēdēšu, atpūtīšos. Pēc skats ir ļoti brīnišķīgs. Kalni, meži, palmu un vulkāniskie melnie akmeņi. Man patīk. Pēc pārgājiena biju nedaudz sagurusi no karstā laika. Aizbraucu atpakaļ uz viesnīcu, iegāju dušā, pārģērbos un izdomāju sevi palutināt ar masāžu. Tas bija ļoti labs lēmums. Es paņēmu taizemiešu. Esmu bijusi arī citās valstīs un izmantojusi taizemiešu masāžas. Jāsaka, ka šī reize atšķīrās, bet tās atšķirības man ļoti patikās. Beigās tāds silts piparmētru dvielītis uz sejas tik ļoti atsvaidzināja manu nogurumu visu. Tagad ar jauniem spēkiem un pozitīvām emocijām došos apskatīt tirdziņu. Tiem, kam garšo jūras sveltes, šeit ir izcila vieta. Nozvejo un uzreiz pagatavo svaigu. Atnācu uz tirdziņu un te ir zupiņas. Apliesa karsto ūdeni un man pasniegs. Es nezinu, vai es esmu par ātru, vai kas te notiekās, bet redzēt šo tukšumu, nekā te nav. Cilvēki nav, un ēdiens arī nav. Ir grils, bet tas ir tukšs. Uzlika mūziku cerībā, ja kāds atnāk, drausmīgi tukšs. Tirdziņš man lika vilties, galīgi tāds so-so, tāpēc došos meklēt, kur es varu šodien paēst. Nebiju gatava tam, ka tas tirdziņš būs tāds pustukšs. Paņemšu nelielu pauzi no rīsiem un nūdelēm, ēdīšu eiropiskāk. Vai labi garšo? Pirmos iespaidus par pilsētu es esmu guvusi. Ir tādas dalītas emocijas, bet jau rītdien agri no rīta būs pavisam jauna pieredze un citas emocijas, jo došos laivu ekskursijā. Tā būs pirmā no daudzajām līdz rītdienai. The next day. Esmu atpakaļ vietēju Barzakā. Ir vēl agrs rīts, bet viss jau te notiekās. Es dodos uz savu pirmo laivu tūri. Tādas man būs šajās dienās vairākas. Redziet, cik daudz baloni. Šī ir ļoti populāra vieta niršanai, bet es neniršu, es uzreiz jums saku.
Vietējie mēģina nosvērt, cik tā kaste zivju ir smaga. Tajās kastēs uzglabājās zivis, tur iekšā ir ūdeņs, tāda neliela piestātne. Ar plikām kājām iet, tur ir ļoti daudz gliemežvāki. Un var redzēt, kā no ūdeņas tīklu ar zivīm ņem laukā. Kā redzēt, šai pilsētai ir ļoti liela nozīme zvejniecībai. Esmu gatava doties savā pirmajā ekskursijā. Braukšu uz 3 dažādām salām, kaut kur pa starpām. Snorkelēšu un vēlāk jau ēdīšu pusdienas. Centīšos jums parādīt, kas atrodas zem ūdeņas. Te atrodas dārgās naktsmītnes ūdens vidū. Piestāsim vēl paņemt cilvēkus laivā. Es jau no laivas redzu jūras zvaigznes ūdenī. Te ir tik sekls. Te ir tik sekls, ka uztriecāmies šiem lielajiem koraļiem, un es pat redzu jūras ežus. Esmu piestājusi uz 1 stundu pirmajā salā. Paskatieties, kāds ūdeņs dzidrs. Šo salu sauc par Pom-Pom. Un kā redziet, visi turisti palika tur pie piestātnes. Mazliet tālāk jāpaiet un būsiet vieni paši. Sala ir tiešām brīnišķīga. Ja gribās, tad var ēnā pagulēt kādā gultiņā vai šūpuļtīklā, kur ir tiešām ļoti daudz. Kas tas tāds interesants? Ja kādam interesē pasmalko, tad
var apmesties šādos kurortos. Nav slikta vieta ar tādu skatu. Šajā Pompombu salā mani jau pārsteidz dažādie gliemežu vāki, ko redzu izskalotus, kā arī visādas formas koraļus. Jābrauc skatīties nākamās salas. Domāju, ka tur būs tikpat skaisti kā šajā. Esmu atbraukusi uz otro salu Matakinu pusdienu pārtraukumā ar tādu skatu. Brīnišķīgi. Kamēr citi vēl ēd, es tikmēr izmantošu laiku, lai nedaudz apskatītos šo salu. Gan pirmajā, gan otrajā bija jāmaksā ieejas maksa uz salas, jo tā ir privātā. Tie bija 15 ringiti, kas ir aptuveni 3 eiro no viena cilvēka. Te ir daudz instagramīgās vietas un gultiņas, kur var atpūsties. Te var redzēt, uzreiz ir mazāk cilvēku nekā pirmajā salā. Iesim pašupoties nedaudz. Paprovēsim. Nē, nu ir smuki, vai ne? Tādu fonu. Ūdens ir tik karsts kā vannā. Ārā ir ļoti karsti, plus 37 grādi. 2 salas esmu apskatījusi, jābrauc tālāk. Cerams, ka vēl man būs snorkelēšana un vēl viena sala. Es biju domājusi, ka ir 3 salas, bet izrādās pie 3. salas ir snorkelēšana. Uz tās salas mēs netiksim. Sorry! Esmu atpakaļ no savas laivu tūres. Biju jau viesnīcā, noskalojos un paģērbos. Maziņš rezumē. Man ļoti patīkās snorkelējot, ielūkoties jūras dziļumā, krāsainas zivtiņas un koraļi milzīgi.
man ļoti pārsteidza, bet sliktā ziņa ir, sliktā ziņa ir tā, sliktā ziņa tā, ka es apdegu saulē, pat ja lietoju saules krēmu visu laiku, ir tādi riktīgi sarkanumi uz manas ādas. Bet es ceru, ka rītdienai es būšu jau gatava, jo ar nepacietību gaidu. Redziet, tur vīrietis brauc ar tačku. Visbiežāk tur tiek pārdoti ūdeņi, dažādi dzērieni, mandarīni. Tāds interesants veids, kā viņi piekrauj savu tačku un brauc kaut kur piestāj, piedāvā, varbūt kāds vēlas iegādāties. Laukā ir vēl aizvien karsti, tāpēc paņēmu mango dzērienu. Kamēr es dodos vakariņās, tikmēr pastāstīšu par pilsētas ielām. Tās ir ļoti netīras, daudz atkritumi, jūs gan jau esat pamanījuši, suņu kakas un liela nabadzība. Daudz cilvēki nāk klāt un prasa naudu. Pat redzēju plikus bērnus guļam uz trotuāriem, diezgan šausmīgi. Bet toties jūra, tā ir arī piemēslota īstenībā ar atkritumiem, bet nedomājiet, ka es snorkelēju tur, kur ir atkritumi, ja? Es snorkelēju tur, kur nebija atkritumi. Bet jūra ir ļoti skaista. Pilsētas netīras, bet jūra, jā. Labam dienas noslēgumam garda maltīte. Vismaz es ceru, ka tā būs. Diena jau ir gandrīz galā. Un man jums jāsaka visu labu, bet rītdiena būs atkal laivu izbrauciens un būs ne tikai snorkelēšana, bet arī kaut kas aktīvāks līdz rītdienai.